brālis pateica, ko nekad vairs nedrīkst darīt. Ne es, ne tu, Tom. Spānijā likumdošana paredz, ka pret Izraels komandām jāspēlē pie tukšām tribīnēm šobrīd. Mēs pret visiem tiem, kas mums nobanoja. Īpašnieku bankas konts. Preci. Paši LBS to 27. gada fināla turnīru, saprot, ka nebūs. Ka vēl lielāka antireklāma Latvijas hokeja čempionātam nav iespējams uztaisīt. Vai Gailītim varētu būt ielikts punkts līgumā, ka ja viņam ir Eirolīgas piedāvājums, ka viņš atkāpjas? Kaut kāds džingls mums aiziet parasti. Mēs varētu Viktorijas sarunāt par to Viktorijas to dziesmu. Ja viņi mums ļaut. Man patīk basketbols, kā man patīk basketbols. Visiem patīk basketbols. Bet ne tik labi, lai tā filmējās, es ceru. Labi, go! 3 punktnieks ar jums šajā nedēļā. Pilnā komplektācijā. Jā, pagājušajā reizē manis pietrūks. Es ceru, ka jums manis pietrūk, lai gan neizklāsies, ka baigi pietrūk. Jūs tur tā bliezāt visus visām pusēm. Bet labi, mēs esam pilnā sastāvā. 4 šodien ir mums piedāvājumā go 3 punktniekā. Kaspars Dvīnskis. Labdien. Vieta tukša nepaliek, un es vienreiz neatnāku, un viņš jau ir iesēdies manā vietā. Te ir vislabāk, stūrī ir visērtāk. Paldies. Tā kā pilnīgi visu galdu var redzēt. Paldies. Tu grozi galvu. Es visu laiku. Guntars Jonāns arī norotējis, izskatās nelabi pagājušā reizē Tormālēs. Bet tāpat tu esi norotējis. Šeit mēs visi norotējam. Un Kristians Dilāns arī uz vietas, bet tur norotēja arī, man liekas, ja? Nē, es biju šeit. Tu biji tajā pusē, man jau viss tagad sāk jukt. Es nejūtos ar savā ādā šajā vietā, es teikšu godīgi. Es tā kā nezinu, kas Kristians tās 2 nedēļas no tā krēsla un neizkā pārā, lai viņš to vietu nepazaudētu. Viņš neiet prom. Es te palikšu. Nu labi, laiks par basīti parunāt. Jā. Es tikai brīdinu uzreiz, es elpoju hokeju, es domāju, ka daudz to ir ievēroši. Ja? Ja kādam ir kāds pretenzijas, vai kādam kaut kas nepatīk, vai kaut kas līdz galam nav labi, nu mēs nedaram tā, ka mēs ceļamies un ejam projām. Ja? Mēs paliekam un izrunājam lietas. Labi. Nu, tas tā mēs salīdzinām ar Latvijas hokeju referenci. Košļien vajag iedot vai kaut Košļien druscīgi nomierināties. Labi, ķeramies klāt pie svarīgākajām basketbola aktualitātēm. Mēs pirms šīs epizodes runājam par to, kas tās pa tēmām varētu būt, ko mēs varētu parunāt šodien. Skaidrs, ka viena no tām tēmām ļoti apcilāti izrunāta, un tā bija ideja. Varbūt nemazam neaiztiekam. Mēs nebūs tā, ka neaiztiksim. Es zinu, ka tev negribās varbūt vairs cilāt. Mēs runāts daudz reizes. Nu jā, bet mēs šeit neesam runājuši. Latvijas izlases galvenais treneris vairs nav Sito Alonso. Mēs kaut kādā mērā, es to prognozēju, bet ir Jānis Gailīts vietā. Pirmais jautājums, bez varbūt tādu pareizi vai nepareizi, bet, teiksim tā, pareizi vai nepareizi lielos vilcienos, jo kopumā man liekas, ka pareizs lēmums, jautājums par taimingu. Nu, man pirmais tāds uz sitienu, tad, kad es to ziņu izlasīju, nu pat ne ziņu izlasīju, tad, kad kļuva skaidrs, ka Sito Alonso neturpinās un Jānis Gailīts baumas klejoja jau kādas dienas. Tas notiks, un pat kaut kādas dienas parādījās. Baumas sāka klejot basketbola aprindās pēc LBS valdes sēdes, kas ziņa par to, ka Jānis Gailīts pārņem izlasi bija otrdienā, valdes sēde bija iepriekšējā trešdienā, un tas jau tajā trešdienā tātad 6 dienas iepriekš tika nolemts. Un, es pieņemu, ka tā ārpus valdes sastāva tas izgāja piekdienā, un tajā piekdienā arī diezgan droši lielākā daļa tādas basketbola pasaules zināja, bet nevarēja teikt, jo nav oficiāli, jo nav jau tev īsti, tā kā neviens jau tev nav gatavs teikt, ka, hei, es tev to pateicu, un tu to vari drukāt, tu to vari pateikt ziņās, tu to vari pateikt radio, nu, visi gaidīja to oficiālo paziņojumu, bet to zināja. Un tad, kad es to uzzināju, man pirmā emocija bija tāda, nu, tiešām pārsteigums. Wow, negaidīti, nebija gaidījis, ka tas notiks tagad. Likās, ja tas notiks, tad tas notiks vasarā, ja tiks piedzīvots vēl viens klupiens. Likās, ka tomēr strādās līdz galam, jo manā galvā tas pamatojums bija, kāpēc ļaut strādāt Sito līdz galam to viņu noslēgto līgumu termiņu, bija finansiālais. Man likās, ka droši vien Sito Alonso tīri normāli kāpostu arī saņem, un ja mēs ar viņu laužam līgumu, tas droši vien izmaksās diezgan dārgi, un, LBS nekad nav radījuši iespēju, ka nauda būtu nebeidzama Latvijas basketbolā. Tie eiro tur tomēr tiek skaitīti. Ir, man liekas, tomēr tam visam turnīru rīkošanam un tādi nebeidzam, bet taču no valsts vienmēr var paprasīt un dabūt. Neparedzētiem līdzekļiem, diezgan bieži. Bet kurš var paredzēt, ka treneris nevarēs vinnēt? Neparedzējām, tā. No labi. Sākumā man bija pārsteigums, bet pagāja 1, pagāja 2 dienas un, Bet taimings ir labs? Tiešām? Nezinu. Taimings ir labs? Man liekas, ka par to var diskutēt, un to tikai laiks parādīs. Jo šobrīd, piemēram, Jānim Gailītim, manuprāt, nav ko zaudēt. Tagad ir pamatni uztaisīt tādu, ka viņam tikai jādara.
Nu, jā, pirmkārt, tikai jādara, un otrkārt arī nav ko zaudēt. Ja mēs zaudējam kaut vai abas spēles jūlijā, tad pasaules kausa kvalifikācija ir beigusies, un, teiksim, ir tas attaisnojums, ka jau sākums bija slikts, kur viņš nebija pie stūres. Un, ja viņš izglābi Latvijas izlasi, un mēs aizbraucam uz to pasaules kausu, kas gan izskatās ļoti nerealistiski, manuprāt, jo jāuzvar 6 no 8 spēlēm kā minimums pret komandām, kur būs NBA spēlētāji. Un vairāk arī var nepietikt teorētiski. Tā kā 7 uzvaras būtu visticamāk tas, kas ir nepieciešams, un tev ir jāuzvar tādas komandas, kur ir NBA spēlētāji krietni vairāk nekā mums. Ja viņš to paveic, viņš ir varonis, tāpēc es neredzu, ka viņam būtu kaut kas, ko zaudēt, bet par to taimingu interesants jautājums. Tur tās konspirācija teorijas sāks rasties, paliks interesantāk. Bet jautājums uzreiz vēl par, man nekā basketbola cilvēkam. Lūdzu, izstāstiet tagad. Ir Sito Alonso, kurš pārņem Luku Banki, pozīciju. Cik procentuāli mainās spēles zīmējums, maniera, plāns, globāli, cik ļoti mainās Latvijas basketbols, ja domā, teiksim, tagad ir Sito Alonso bija Banki vietā, respektīvi, cik liels bija risks, ka būs izgāšanā? Sito Alonso, cik ļoti tas bija paredzams, teiksim tā? Man liekas, Sito Alonso paredzēja, ka nav riska, jo viņš mēģināja mainīt to, kā mēs spēlējām. Uzreiz. Lukas Banki. Uzreiz pirmajā spēlē pret Nīderlandi. Cik procentuāli? 70%, 80% viss mainās. Labuma paliek. Tu domā, tā kā mainījās no Banki uz Sito? Teiksim, cik spēle mainījās? Aizsardzība pirmajā logā krietni mainījās. Teiksim, tās aizsardzības sistēmas mainījās, viņas nestrādāja. Otrajā logā jau varbūt tur mēģināja tā kā griezties atpakaļ, pie kaut kādas tur, teiksim, vairāk tur mainīties, un tā, tur nebija vairs tas malā tā dzīšana uz to galu līniju, tā, kā viņi tur saucās tā. Tā special, tā aizsardzība, ko viņi tā kā, mainījās tā kā diezgan radikāli tajā pirmajā, un uz otro tā kā atgriezās atpakaļ, nenostrādāja ne tas īsti, tā kā, mainījās diezgan. Un tad man izgāšanās varbūtība bija diezgan augsta, pieņemot šo lēmumu, ka nāks treneris iekšā šāds. Bet, viņš bija visu laiku klāt, arī vasarā viņš it kā sekoja līdz tam visam. Es domāju, ka pat Basketbola savienība un neviens tā īsti nevarēja paredzēt, ka viņš būs gatavs tik krasi kaut ko mainīt. Jo arī pirmajā preses konferencē viņam, protams, prasīja par to aizsardzību, ko viņš Mursijā daudz izmanto, un viņš teica, ka to nepielietos, un pēc tam, protams, mēs pirmajā spēlē to redzam, un tad viņš attaisnojās ar to, ka viņš negribēja to teikt publiski preses konferencē, lai pretinieki nenoklausās. Bet tā kā viņš jau nāca ar to savu domu, ka viņš ieviesīs to savu aizsardzību. Jo tas ir tas, ko viņš noteikti prezentēja LBS valdē noteikti, treneru komisijai vai kas to. Bet par to ir dzirdēts, ka viņš diezgan tāds nesagatavojies ieradās un neatstāja, teiksim, tā labāko iespēju treneriem. Šis čalis no situācijas. Ka nebija tāds. Baumu līmenī bija tā, ka Sito Alonso lūdzu nosaukt saspēles vadītājus, ar kuriem viņš rēķinās pasaules kausa kvalifikācijā. Viņš nosauca Artūru Žagaru, un tur arī viņa saraksts apstājās. Tur bija tā problēma. Sāk, Žagars būtu kārtībā, redz? Piesienties pirms laika. Sito mēģināja to savu spēles plānu, to, ko viņš Mursijā dara, kas ļoti labi strādā, ko viņš gadiem tur ir atstrādājis. Un Mursijā tas sastāvs, protams, mainās, bet kodols, kā jau Spānijā klubiem ir ierasts, vairāk vai mazāk paliek viens un tas pats. Un tur tas, protams, labi strādā, jo praksē jau skatoties ACB līgas spēles regulāri, tu saproti, ka tas, ko Mursija dara, tas ir veids, kā varbūt ar mazāk talantīgiem basketbolistiem tu vari diezgan regulāri iekost talantīgākām komandām. Bet tad tur ir jāstrādā dienā un iespējams gadiem. Un Sito tas laiks nebija. Es nezinu, vai viņam pašam likās, ka tā varēs, vai otrs var teikt, ka varbūt tie izpildītāji nav tik kvalitatīvi laukumā, vai ne, kā Sito bija gaidījis, lai to spēles plānu viņa izdomāto realizēt, lai viņš strādā. Bet, labi, tā jau tagad ir Latvijas basketbola pagātne. Gailītim, es domāju, tagad bez stresa līdz 29. gadam, jo tas arī, ko LBS publiski teica, līgums ir līdz 29. gada Eiropas čempionātam. Arī notiek Kristiāna minētais scenārijs, ka vasarā tajās 2 spēlēs tā nesaliekās, ka mēs netiekam uz nākamo pasaules kausa kvalifikācijas kārtu. Diezin vai pacelsies jautājums. Mainam Gailīti? Es domāju, ka atgriežoties atkal tas kaut kādā zināmā mērā iet kopā arī to taimingu. Ja tu mainītu pēc tās trešā loga, tikpat labi tu 3-3, kāpēc tad mainīt? Un tad tā saprot, mēs tā kā klibodam to 3-3 dabūnam. Bet tad, ja tev ir 3-3, tad tev ir kaut kāds progress. Jā, bet tu redz, tā spēle varbūt nevedās, tur kas tev nāk pretī, tur, un, teiksim, tie zaudējumi nāk līdzi, arī tur, neteikt tā, ka super spīdoši tā kā šanses tālāk.
Bet tagad nomainīt, tu vienkārši arī Jānim iedod tādu labu, pateicīgu momentu, lai nevis tā, ka viņam novembrī atkal nedēļa pirms spēlēm tā kā jāpārņem tā komanda. Vēl kaut ko pārņems tagad vasarā, tev ir laiks tā kā ilgāk sagatavoties, visticamāk būs arī pieejami, ja nebūs nekāda savainojuma, visi labākie spēlētāji, un es domāju, ka kaut kā, ja tā bišķi domā uz priekšu, tad es domāju, ka tas ir tāds, arī zināmā mērā. Kāpēc tagad? Es arī domāju, ka LBS to, protams, skaļi un publiski neteiks, bet ka šis gājiens ir vairāk jau domājot par 29. gadu. Es pieņemu, ka arī paši LBS to 27. gada fināla turnīru saprot, ka nebūs. Un ka tas lielais nākamais mērķis ir 29. gada Eiropas čempionāts, un tas ir tas, uz ko tiek strādāts. Un Gailītim tagad ir ļoti daudz laika, lai strādātu. Entie treniņi būs, entās vasaras ir līdz 29. gadam vēl priekšā. 78, entās divas. Entās, tieši tā kā es teicu. Un man liekas, ka tur, šitos pusotru gadu neviens baigi nebakstīs Gailītu un nekādu rezultātu arī. Teiksim tā, rezultāts nebūs pats svarīgākais no tā, ko Gailīts piedāvā. Lai gan, protams, mēs ceram un zinām, ka Gailīts var atnest uzvaras. Bet jūs pieminējāt, ka būs daudz laika. Bet reāli gan pats Gailīts var aizspēlēties ilgi Francijā, gan arī vairāk mūsu spēlētāji, teiksim, vadošie. Cik viņam varētu būt Francijā? Francija parasti ir čempionāts, kas iet visilgāk. Francija vai Itālija ir parasti čempionāts, kas noslēdzās pēdējais, un es atceros, tad, kad bija, man liekas, tā Covid sezona, Maiks Džeims Twitterī gāja un sūdzējās par to, ka viņi pat kaut kādos jūlija pirmajos datumos noslēdz, un jau augustā viņam ir jābrauc atpakaļ uz nometni. Bet tas bija ar Covid saistīts, tā kā šoreiz kaut kāds jūlija beigas, man liekas, jūnija beigas, ja viņš tiek līdz finālsērijai. Bet tur ir vēl viena neliela ķibeli, jo trenerim Gailītim ir liela nometne paredzēta jūnija vidū Olimpiskajā centrā jauniešiem un bērniem. Kuros datumos? Man liekas, no 15. līdz 19. Jūnijā? Jā. Viņi tā diezgan, un tur arī viens no Strasbūras asistentiem ir paredzēts kā treneris uz to nometni. Tad man ir ideja, kad viņi noslēdz sezonu. Tur ir jautājumi vienkārši par to, kā to izdosies realizēt. Attālināti. Bija rakstīts, ka Jānis Gailīts vai vienkārši... Jā, tur ir Jānis Gailīts kopā ar Kļūst. Beigās nosvītro ierakstu Gunārs Gailīts. Kopā ar Haraldu Kārli un Lauru Blaus, to kļūst labāks, kas viņiem ir tā bērnu treniņu organizācija. Tā kā viņi tur tādu lielu nometni organizē. Labi, tēma noslēdzot pēdējais jautājums par šo visu. Kurš vainīgs? Pēsošās situācijas, ka bija jāmaina treneris. Kurš vainīgs? Un pats treneris? Vai treneru komisija? Man liekas, ja tev labi, nevar teikt, ka Sito tika atlaists no darba, jo ir savstarpēja vienošanās, vai ne? Bet, ja tev autori nevar atbrīvot no darba. Ja tev palūdz aiziet no darba, visticamāk, ka tu esi vainīgs, ka tev palūdz aiziet no darba. Visticamāk. Šī situācija notika, jo bija slikts rezultāts, ir 1-3, ir gandrīz nereāli kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Tas saka, paņēmis bija pareizais kandidāts. Nevar jau teikt, ka ar Gailīti būtu bijis labāks rezultāts vai ar jebkuru citu treneri. Jo, teiksim tā, ja mēs atskatāmies uz tām spēlēm un tie sastāvi būtu tie paši trenerim Gailītim vai, es nezinu, treneris Bankī būtu turpinājis strādāt vienalga, kurš treneris. Pret Poliju mēs tāpat nebūtu favorīti nevienās no tām spēlēm vienalga, kas būtu izlases vadītājs. Un pret Nīderlandi jau arī tas mačs, kas mājās tika zaudēts. Jā, viņi noteikti būtu varējuši uzvarēt, bet tā nebūtu bijusi pastaiga. Tagad pasties, kas bija tie spēlētāji, tajos sastāvos tu gribi izvilkt 5 labākos basketbolistus no tā mača. Tur visticamāk 3 būs nīderlandieši un būs 2 tikai latvieši. Tāpat tajos sastāvos tajā vakarā nebija tā, ka mēs bijām galvastajos pārāk uz papīra. Tāpēc nav jau zvanīts, ka būtu bijis savādāk, ja būtu cits treneris. Piekrīt? Jā, kaut kādā ziņā. Es gribu dzirdēt vārdus un uzvārdus. Grūti pateikt vārdus uzvārdus, tāpēc, kad treneru komisija. Tur sauc vārdus un uzvārdus. Mājaslapā, man liekas. Tur ir maks 10 vārdi. Mēs šito esam vienreiz jau. Viņš pats tur ir varbūt. Nē, es biju jaunatnes komisijā, bet tā godīgi sakot, tā komisija, tur ir kaut kādi 10 treneri, no kuriem man liekas, ir kādi pāris treneri tādi, kas ir kaut kādās izlašu līmeņos, teiksim, strādājuši tur vai jauniešiem vai kur, bet man liekas, kaut kādi varbūt ir lielās izlases, ja tur, man liekas, asistenti, Arturs Visotskas Rubens ir viens no tās komisijas locekļiem arī, bet tur ir jaunatnes treneri.
treneri, kas strādā ar sievietēm ikdienā, viņiem nav. Es neko sliktu, bet viņi jau nav. Viņiem pēc statūtiem nav rekomendējoši. Un kurš tad beigās pieņem valdi, kur ir vispār viens cilvēks no 5 cilvēkiem, ir viens cilvēks, kam vispār ir kaut kāds sakars ar vīriešu basketbolu. Tad kurš tad to pieņem? Droši vien tas viens cilvēks, kam ir sakars ar vīriešu basketbolu. Tas ir, beigās jau es domāju, ka pieņem jau tāpatās LBS vadība pieņem, ja, izejot no kaut kādas tur rekomendācijas. Ja, bet tas ir vienkārši kaut kādā ziņā tāda atbildības, tur tāda sadalīšana, treneru komisija, valde. Lai varbūt nemulsinātu tos hokeja draugus, kurus Toms ir atvilcis uz šito raidījumu, tad, kad Gunters saka LBS vadību, viņš nedomā prezidentu vējot. Es nezinu, kurš tur liek to pārakstu. Vienalga. Tāpēc, kā vainīgo tu vari atrast, ja tu gribi, bet būsim godīgi. Nebija ne tas sastāvs labākais, laiks nebija tas pateicīgākais, atradām tā kā grēkās, sito out, nākošais, un es tādā ziņā piekrītu Kasparam. Un otrs jau, varbūt arī mēs paši kaut kādā ziņā, mēs tur tādā, vēl ar vienu dzīvojam kaut kādās tur ilūzijās un fantāzijās, ka mēs esam 5. labākā komanda uz zemeslodes. Kamēr nākamais pasaules kausa nav noticis, tikmēr es to teikšu. Līdz 27. gadam mēs esam. Jā, tā kā es tā domāju. Man vēl tāda noslēdzošā doma par šo tematu ir, man liekas, ka LBS vadība ir ļoti labi izgājusi no šīs situācijas pēc 4 neveiksmīgām pasaules kausa kvalifikācijas cikla spēlēm, jo man liekas, ka LBS vadības opozīcijai ir tā kā grūti kaut ko pārmest. Ja tu sākumā pārmeti par to, kāpēc Alonso, kāpēc nav Gailīts, un tad diezgan ātri notiek tā reakcija, tiek kaut kas izmainīts, un man liekas, ka LBS opozīcijai ir tā kā grūtāk skaļi bļaustīties. Rudenī, man liekas, jauns vēlēšanas. Man liekas, vēl 2 gadi. 2 gadi vēl, jā. Man liekas, ka Ciprus un Ko ir tā kā meistarīgi izlavierējuši šitos pāris mēnešus, lai viņi savas pozīcijas tur nostabilizētu. Tas bija man pēdējais. Bet šis, man liekas, tikai kārtējs pierādījums, cik daudz sportā izšķir kaut kāds pāris nianses. Visticamāk, Jordans Lloyds nebūtu iemetis to 3 uz uzvaru. Mēs iespējams nerunātu ne par ko tādu. Viena veiksmīgāka ceturtdaļa pret Nīderlandu vai veiksmīgāks spēles sākums, kur vienkārši, teiksim, to sākotnēji plānoto aizsardzību izsit ārā tas, ka vienkārši spēlētāji varbūt pārāk daudz mēģina laist to, nelaiž to mazo spēlētāju uz vidu, un viņš tā vietā iet caur gainos un 3 reizes uzskrien virsū garajiem, un tev iedod 3 piezīmes, un tavs pamat garais iziet ārā. Tādas vienkārši 2 kaut kādas mazas lietas, un rekur treneris ir ārā. Jo man jau liekas, ka, ja būtu uzvar pret Nīderlandu, tad iespējams viss plus mīnus būtu kārtībā, jo es domāju, ka basketbola sabiedrībā tiešām lielākā daļa saprot to, ka pret Poliju mēs nebijām favorīti nevienā spēlē. Tā objektīvi tomēr. Es domāju, ka jā, ka saprot, bet man arī liekas, ka varēja jau tikpat labi būt vēl sliktāk. Zin kā Šiliņš varēja neaizvadīt karjeras labāko spēli pret Austriju. Anģels varēja neizskatīties tik labi, kā viņš izskatījās pret Austriju, un mēs varējām arī tur vēl zaudēt izbraukumā. Un tad gan nevienam nebūtu jautājumu. Bet pie 2-2... Es domāju, ka tas viss bijis patiesībā tā ļoti tuvu. Jā. Varēja aiziet uz vienu vai uz otru pusi, un tagad ir noticis šādi, bet tas, ka nebija tā, ka varbūt bija vienkārši viss katastrofāli. Bet ir tā, ka es domāju, ka lielākā daļa Latvijas basketbola sabiedrības ir apmierināti. Tie, kas sako līdz basketbolam, droši vien gribēja jau vasarā, lai Gailīts ir nākamais treneris, tagad tas ir noticis. Tas bija viens no apsveicumiem. Tādi laiki ir sākušies Latvijas basketbolā. Tā ir tā opozīcija. Jā, opozīcija. Kā saka, viens metiens un tu esi atlaists. Par Lloydu. Labi, mēram ciet Latvijas izlases stāstu. Kad mēs celsim? Jūlijā tikai? Jūnijā. Jūlijā sākumā, jā, pirmā tas nākamās spēles. Tāda arī celsim. Labi, nākamais temats. Kristaps Porziņģis. Es redzēju, bija X-ā viens posts, un viens bija cilvēks ierakstījis, ka mēs, tas bija Ziemeļamerikāns, tur mēs droši vien no Golden States un tam līdzīgi, bet ar vienmēr sakot, ka pārāk maz mēs runājam par Kristapu Porziņu un viņa lomu šajā sezonā Golden State sakarā nākotnē. Jo pēdējās 4 spēles, ieskaitot ar šī rīspēl, tad mēs ierakstām kurš datums? 31. marts. Jā, 31. marts. Pēdējā spēlē pret Denveru 23 punkti, pirms tam pret Washingtonu 28, labi, pret Brooklynu sanāk bija 17, pret Dallasu 22, un
pēdējās 4 spēlēs, tātad 3 no tām ir 20 plus punkti, pēdējās 4 spēlēs ir visās 27 vai vairāk minūtes. He's back! Un zini, kā viņš saka tā publiski vislielāko paldies un slavē? Nu, Maklina Celebrīnī tēti. Maklina Celebrīnī tētis ir Golden State Warriors ārsts galvenais. Kas ir Maklins Celebrīnī? Izglīto. Hokejists? Jā? Nē, es tiešām. Pasties uz to seju. Nē, mēs Tu dzirdēsi vēl šīs dienas katru dienu. Nē, labi, katru highlight. Celebrīnī. San Jose Sharks uzlēcošā zvaigzne. Ok, viss. Es vienkārši San Jose uzlēcošo zvaigznes atceros Sans Ozoliņš. Bija tāds. Jā, uzlēca. Uzlēca, augstu uzlēca, jā. Bet, nē, tieši tā viņam veselība bija savesta kārtībā, un tas jau arī viņa vienīgais jautājums ir. Pa Kristapu. Tur, es domāju, neviena vispār citi jautājumi nav. Vai viņš ir pieejams, un tā, ka viņš ir pieejams, tos jau cipars redz. Un tās 2 spēles, kur te viņš ir palicis uz 11 minūtes, kur nospēlēt, tur viņš to savainojumu guva, un likās jau atkal, kas notiek. Ja, un to pēc vienu maču izlaid, pēc tam ir atpakaļ. Un arī uzvar. Teiksim, labi, pēdējā spēle pret Denveru, kur, man liekas, viņa pat liela daļa spēles bija visai līdzīga, un tad beigās tā Denver, kā saka, iegrieza tos apgrieziens, un beigās tāds, tomēr 23 punktu pārsvars, bet arī 23 punktu iemest. Denver pēdējās 2 nedēļās ir kaut cits dzīvnieks. Viņi ir titulu pretendenti. Jā, un to viņi arī šitajā mačā parādīja, un atcerēsimies vēl, Golden State ne tu nav pilnā sastāvā, ja viņam Stefs Karijs vēl ar vienu nespēlē. Bet kad viņš būs? Tas ir jautājums, vai viņš vispār būs. Tāpēc, ka tur, teiksim, paklausoties tādu Golden State, ja tur kaut kādas apskatniekus... Celebrīnī tēvs ir tikai vienīgs Kristapa, tagad ir koncentrējies. Tur ir tā dalās, arī tas, vai vispār viņam ir jāspēlē, jo tomēr viņš atnāks atpakaļ uz pēdējiem pāris mačiem tajā regulārā sezonā un nospēlēs, teiksim, play-in spēli. Tas ir atkal tāds... Nezinu, tāds jautājums, kur it kā atkal spēlētājs tur, 50 plus miljonu spēlu, ja tu esi pieejams, tad ir jāspēlē, tā. Jo īsti palikt ārpus desmitnieku Golden State vairs nevar. Viņi nevar darīt tā kā Dallas izdarīja, tāpēc, ka Luka Dončičs atsēda no sezonas pēdējā spēlē, lai netiktu play-offā. 10 komandas ar abās konferencēs šobrīd skaidrs. Ja jautājums ir tikai, un pat man liekas, tur pat nav vairs pa play-offiem rietumos, tur ir jautājums vienīgi tajā play-in zonā, kā tur tās komandas izkārtosies, ar kaut kādu mazu varbūtību kaut ko. Golden State varbūt augstākais. Grūti viņiem būs pakāpties uz 9. pozīciju. Un tāpēc, ja tas ir tas jautājums, vai viņi tur, nezinu, vai viņi reāli domā, ka viņi var vinnēt tos Clippers, vai kas viņam tur, pieņemsim, nāks pretī, vai arī vai nevar, ja par to tad ir jādomā, vai viņi tur uz vienu spēli riskē. Jā, šobrīd Phoenix, Clippers 7. 8. vieta, ja. Tas ir tāds jautājums, vai mēs šajā sezonā redzēsim viņu kopā ar Stefu Kariju, Un pa nākamo, arī tas ir jautājums. Ja, teiksim, tajā Golden State tas šobrīd ir tas noskaņojums tāds, ka viņi grib to Kristapu. Jautājums, vai viņi grib viņu pa visiem pilniem 30 miljoniem, kas viņam šīs sezonas alga. Ja? Reku grib jau. Tas, ka Kristaps grib pa pilniem 30, es domāju, ka noteikti. Ja, bet Golden State, es domāju, gribētu noteikti to viņa, kā saka, algu bišķiņ dabūt lejā. Jo viņam, man liekas, ir Dremonam Grīnam vēl ir spēlētāju opcija šitajā sezonas, starpsezonā. Es pieņemu, ka viņi varētu atrast kopsaucēju dabūt algu lejā, bet iedot nedaudz ilgāku līgumu. Jo es pieņemu, ka Kristaps kaut kur brīvajā tirgu esošo līgumu 2x30, 60 kopā atrastu. Varbūt Golden State ir gatavi viņam piedāvāt 3 vai 4 gadus, bet par kur vidējais sanāk ap 20, nedaudz virs 20. Un varbūt Kristaps ir tādu ar lielāko prieku gatavs pieņemt, jo einu sazinu, vai pēc 2 gadiem viņam vēl kāds, vai būtu opcija turpināt spēlēt. Tas ir viens, bet otrs arī, man liekas, tas, ka Kristaps atstājis tādu iespēju, ka viņam tomēr ir svarīga tā organizācija, kurā viņš atrodas. Nebūs tā, ka viņam pieņemsim, nezinu, Vašingtonu. Uz Vašingtonu atpakaļ nevisai. Jā, kaut kādas līgas sliktākās komandas, kas tur varētu piedāvāt viņam kaut kādu tur lielāku līgu, pieņemsim teorētiski. Es domāju, ka viņš paņem tos 10 miljonus mazāk, piemēram, Golden State'ā un palikt tur nekā iet uz, nezinu, labi, Indiana varbūt šogad ir sliktākie, bet viņi nav varbūt tāpat sliktāka organizācija, bet uz to Gunter pieminēto Vašingtonu, piemēram, es neredzu, ka viņš vai Bruklina kaut kādu, kas tur arī izstās, nekas viņam tur neveidojās tur tuvākajos gados un Bet arī tādām komandām, vai Kristaps ir interesants?
Okay, spēlē piemēram, ok. ja būtu situācija kā pirms šīs sezonas, kad viņš atkal ir tā kā on an expiring, kad viņam beidzās līgums, kad viņi tur mēģina tankot un paņemt, teiksim, kaut kādu lielo naudu, tad viņš noteikti būtu interesantāks. Bet es vienkārši teorētiski domāju, ka viņš pats vienkārši ir gatavs paņemt to peikatu, ja viņš var spēlēt labā organizācijā, kas par kaut ko cīnās. Nu, tikai jātiek galā ar Brendinu Podzemski, jo kā Toms uzskaitīja sākumā tās rezultīvās spēles, un tur vismaz par 6 punktiem vairāk varēja būt. Starp citu, tieši Kristaps sako Podziemskim Instagramā, jo es domāju, ka nesaka. Es vienreiz redzēju, ka tam Džekam viņš kaut ko ir aizrājis. Nu labi, zinu, pasies to vidīgi, nu tur labi. Bet tagad, man liekas, šitajā spēlē bija vēl, es tieši šito spēli man paralēli bija ziņas, es viņu ļoti daudz dabūju noskaties, vispār tur superīgs tas duels, porziņas ar Jokiču. Kur viņš gāja, man liekas, no kreisās puses pa labi, caurgājienā tas Podzemskis un Kristaps stāvēja uz labā 45 brīvs un Podzemskis izmetāt floateru. Bet tur, es nezinu, tur jāpastrādāja kaut kādiem varbūt individuāliem treneriem, vai tur viņi tur, kādreiz, varbūt, ka viņš tomēr ir krēls, un te viņš iet uz to labo roku, viņš varbūt, nezinu, kā saka, neredz tajā. Varbūt tā ir kaut kāda, teiksim, tāda. Viņš ir NBA. Viņš ir NBA. Man ir cita versija. Viņš ir kāda 3. vai 4. sezonu, vai ne? NBA šobrīd. Podziemskis? Plus mīnus. Viņš joprojām nevienā spēlē nav 30 punktus iemetis. Un sociālajos tīklos par to viņu diezgan daudz izsmēja. Cilvēks jūtīgs. Tā ir tāda nenopietna versija, bet viņš mēģina to 30 sakasīt. Un tad bija tā spēle, kur viņi abi ar Kristapu pa 23 iemet un Gijs Santušs vēl tur samet. Tā kā viņš mēģina to 30. Santušs jau samet, mēs to 3, viņš ir sakrēt toreiz. Santušs arī, jā, bet Podzemskim nav vēl. Jā, 29 punkti, viņam ir rezultīvākais mačs pagājušajā sezonā. Bet viņš ir labs īstenībā, tāds ļoti daudzpusīgs spēlētājs, tāds enerģisks spēlētājs, labs priekš savas pozīcijas, labs rebounders, viņam ir daudz spēles bijušas, kur viņš, teiksim, tā triple-double. Viņš varbūt nav tas, labākais tāds, kā saka, tas spēlētājs, kas vislabāk redz to laukumu un kaut kur brīžiem varbūt bet tas ir darbs, tas ir Kristaps jau šobrīd ir NBA veterāns, jā, un viņam ir vēl daudz veterānu komandā, un tas ir arī tāda veterāna darbs, teiksim, to jauno spēlētāju, kas saka, uzlikt uz pareizā. Ja mēs vēl atgriežamies un saslēdzam šo kopā ar iepriekšējo tēmu, tad viņš teorijā var pārstāvēt Polijas izlasi. Podziemskis? Tas tā, lai ieskicētu to, ka Polija, jo viņam ir tās saknes. Izklausās pēc uzvārda. Jā, un tas tā, lai ieskicētu, ka varbūt arī Polija nav tik slikta basketbolā, kā kādam varētu šķist. Lai arī tur tas varbūt nav tur pirmais vai pat otrais. Viņiem ir vēl rezervē, kas NBA un... tā kā es domāju, interesanti būs to starpsezonu paskatīties, kas viņiem tur, ko viņi to Draymond Green, jo tur ir, teiksim, Meltons ir tas, ko viņi domā tagad, vai turēt to Meltonu un Kristapu, bet tad jau obligāti, tad neiet kopā arī Draymonds Greens, un tur arī tāds, vai, es negribētu redzēt, ka Draymonds Greens aiziet projām, es tomēr, man bišķiņ tāda... Tu nevari iztēloties viņu, piemēram, Šarlotas Krakā. Man jau nevisai patīk, teiksim, kas saka, ko Klejs Thompsons šobrīd dara Dallasā, tā. Teiksim, viņam bija jāpabeidz tā savu karjeru varbūt labāk tajā Golden State'ā, un tomēr tā ir tāda viena no, ne tikai pēdējo laiku, bet vispār tāda no vienām spilgtākajām. Labi atceries, ka Dallas Mavericks, kam pievienojās Klejs Thompsons, bija bišķi cits Dallas Mavericks. Bišķi cits, un kas tur ir palicis, es domāju, pavisam cita šobrīd ir tā sajūta arī tam pašam Klejam. Un es gribētu vēl to vienu rānu redzēt. Teiksim, nākamgad atpakaļ ir Džimijs un Stefs, Draymonds vēl paliek, Kristaps, tas pats Podzemskis, tas Brazīls, tas Gujs Santušs būs. Labi spēlē, teiksim, šobrīd. Tā ir viņiem spēlētāji, ko viņi tur vēl, teiksim, tādu kaut ko var mēģināt vēl pēdējo reizi tur kaut ko izspiest. Cik daudz, grūti pateikt. Viņiem vēl ir, man liekas, statistiski labākais Jokičs redzējis. Al Horford personā. Alam ir cik 40 gadi? Jā, bet viņš joprojām tīri pēc statistikas spēja vislabāk ierobežot Jokiču no visiem. Tāpēc, ka viņi kustās vienā ātrumā. jā. Sabaindojās labi kopā. Mēs nākamreiz tiksimies pēc 2 nedēļām, kad NBA playoff jau būs klāt. Golden State Warriors play-iniem tiek pāri vai netiek? Šobrīd pirmā spēle ir pret Clippers. Man liekas, ka tieši šodien sanāk Portland gan pretī. Viņiem ir Portland, pirmā spēle Portlandu. Tur gan var mainīties, jā. Pēc tam ir vai nu Phoenix vai Clippers. Es būšu pesimists, laikam teikšu, ka nē. Šo sezonu netiek. Atgriežās Stefs Karijs un Stefs Karijs, bet viņam arī tomēr ir jāiespēlējās vēl, tā tu atnāks to pēdējo spēli, varbūt kaut kas tur nesaliekās, netiec.
tikko viņiem tas Mūdīs, kad nedēļa atpakaļ vai kā to cēli jau. Es pat nemaz neskatījos. Tu neliki to bildi. Nē, neliec. Teiksim, tur es domāju, viņš jautājums, kad viņš vēl nākamā sezona atgriezt, kas bija ļoti svarīgs spēlētājs, teiksim, viņiem. Es domāju, ka varbūt arī šī nav tā sezona, kad tur vēl kaut ko briesmīgi mēģināt izspiest. Ko tu tiksi tajos play-inos un tu 3 play-off spēles tu dabūsi. Varēs 4 reizes pret Oklahomu zaudēt. Jā, varēs 4 reizes tur zaudēt. Tā kā es domāju, ka nē. Es arī domāju, ka ne, un es domāju, ka tiek piedzīvot zaudējums jau pirmajā play-in spēlē, vai te ir Clippers vai Portland izbraukumā. Ar vai bez Stefa, īpaši ja bez Stefa, tad neredz variantus. Bet, grūti, jo visticamāk būs jāuzvar 2 spēles izbraukumā pēc kārtas. Es nezinu, vai kādreiz kāda NBA komanda ir tikusi no 10. vietas. Ir tikusi? Jā, tas varbūt arī ir play-offā iekšā. Galvs tas cipars. Kristian, tu nezini to no galvas? Es zinu tikai to, ka šī būs laikam pirmā sezona, kad Jons Valančūns nespēlēs play-inā. Viņš būs play-offā taisnā. Jā, jo viņš ir, man liekas, play-in visu laiku rezultīvākais spēlētājs vai kaut kas tam līdzīgs, jo viņš vienkārši ir visus gadus spēlējis. Tā. Bet, ja mēs atkal varam saslēgties kopā ar Latvijas izlasi, tad es laikam pat novēlētu Portlandai tikt iekšā, lai Denija Avdī tiek pēc iespējas ilgāk nogurdināts. Un varbūt viņš nav augustā, ja mums sakrīt ar viņiem spēlēt, ja mēs tiekam tālāk. Ne, viņš būs piekus. Tā, ķeramies klāt pie nākamā temata, proti braucam uz Eiropu, skatāmies, kas notiek Eiropā, bet pirms Eirokausiem un Champions League ķeramies klāt. Paskatāmies, kas notiek Eirolīgā, proti par mūsu latviešu pārstāvētajām komandām. Bez Anadolu Efes baigi neaiztiku šajā reizē, bet Dubais highlight mums ir, un mums ir arī highlight no Fenerbahčes, kur gan arī spēlē laikam vairāk žagars, ne Eirolīgā, bet vairāk Turcijā. Turcijā diezgan ok. Bet liekam Fenerbahčes iekšā, un jebkurā gadījumā viņiem pēdējā laikā tie panākumi nekrājās tik daudz. Žalgiris, respekt, top 6, kā es saprotu, tur visi noskaņojušies, ka tur būs play-offs, tur būs viss kārtībā, tur būs viss ideāli. Bet Fenerām pēdējās spēles netika uzvarām bagāts, kā bija pierasts, laikam. Feners nedaudz buksē. Feners arī vēl kaut ko maina sastāvā. Skotijs Vilbekins ir atbrīvots kā reiz Artūra Žagara pozīcijas spēlētājs. Kas tas par manevru bija? Es domāju, ka viņi vienkārši saprot, ka viņš pagājušā sezonā praktiski visu sezonu izlaida šo sezonu. Viņš ar 6 spēles ir nospēlējis. Nav vesels. Viņš jau jaunāks nepaliek. Viņš ir tā kā veterāns. Iespējams, nezinu, ka viņi kaut kā vienojās. Ka šis ir labākais brīdis, kad to darīt, sadalīties. Jā, visticamāk, viņi nereitinās ar viņu kā ar palīgu, teiksim, šajā un uz priekšu. Bet katrā ziņā tāda čempionu powerhouse iespēju Fenerbahčes noteikti neatstāja Eirolīgā. 5 spēlēs 4 zaudējumi tagad Eirolīgā. Vai pat tur vairāk tā sērijas sanāks, neskaties tālāk. Bet pietiek, ka tik labs, cik tu esi labs pēdējā spēlē. Vienalga, viņi ir pirmajā vietā, vai ne? Nē, viņi ir pirmajā vietā, viņiem ir 23-11 un Olimpiakos 22-12. Ir viena lieta, kas Eirolīgā nekad nav notikusi. Nekad par čempioniem nav kļuvusi komanda, kas uzvar regulāro sezonu. Varbūt Šārs dara visu, kas ir viņa spēkos, lai viņi nebūtu pirmajā vietā, jo viņš kā ļoti maiņticīgs cilvēks. Viņš ir superstišs, rīktīgi. Es nezinu. Tas būs drāma, ja? Bet, savādāk, tā komanda, man ir grūti iztēlot. Es neesmu redzējis visas tās pēdējās 5 spēles. Es esmu viņus daudz komentāru. Viņiem bija sastāv problēmas. Viņiem, tagad tikai uz Žalgiris spēli atgriezās Devons Halls, saspēles vadītājs tagad ar bumbu. Pirms tam viņiem bija vairākas spēles, kur principā viņiem bija tikai viens saspēles vadītājs. Tas bija Veids Baldvins. Bija mačs, kad Artūrs vienu spēli nospēlēja, bet diezgan švaki. Viņam tur bija tāds īsts iznāciens, nebija tas pārliecinošākais. Nando de Colo kaut kad ir, kaut kad nav. Ja? Un, sanāk, viņa tāda ļoti īsa rotācija spēlē. Un, teiksim, tam Baldvinam liels minūtes jāspēlē, Tēlim Hortonam, Takeram varbūt jādara vairāk nekā vajadzētu, ko viņam tur bijušas spēles, tur 28, 29 punkti, tāds nogrieznis bija, bet arī mači kaut kāda ar 7 kļūdām un tā, ja, tā kā, kaut kāds bišķiņ, teiksim, kādreiz izstāst pat kaut kad, ka viņš spēlē negluži tādu Jasikeviču basketbolu, kad viņš tur skrien, lēc kaut kur, tur kaut kādu 1-uz-1 daudz, tur kaut ko sanāk, nesanāk, ja tāds bišķi tāds brīžiem tāds haoss tur laukumā. Nav gadījumā, Gunter, es tās spēles vairāk redzējis šobrīd, ka tieši neliekās, ka pietrūks tāds Marko Guduričs spēlētājs. Nē, es domāju, ka jebkurai komandai, kuriem nav Marko Guduričs, noteikti pietrūks tāds, kurš var klačā labi nospēlēt
un iemest tos kaut kādus tos varbūt 2-3 metienus, bet, teiksim, 4. ceturdaļā, ja, viņas. Jo, nu, teiksim, tie spēlētāji, viņi jau tas pats Hortons Takers, viņš ir ļoti labi adaptējies Eiropas basketbolam, tur tas Bostonam jāspēlē lielākas minūtes, viņam tik viegli neiet, ja. Nu, tā Eirolīga, nu, vienkārši ļoti, ļoti tāda, nu, konkurētspējīga. Tikko tu neesi tajā savā labākajā formā un kaut kāds tāds vājuma brīdis ir, nu, tad nu, tie pretinieki tur uzreiz tev, kā saka, iedod iekšā un pietuvojās. Jo viņiem bija, man liekas, ka vienbrīd bija 4 uzvaras starpība no otrās vietas, un tagad ir tikai 1 palikusi. Starp citu, kā ir statistiski, jo man tādā sajūta līmenī Tariks Biberovičs šajā sezonā ir krietni tāds bālāks nekā pagājušajā Viņam sezonā. ir metienu procenti, viņš ir aizpagājuši gadu, viņš bija, man liekas, ar Pīteru 2 labākie, man liekas, aizpagājušajā sezonā viņš bija kaut kāds 50% no tālās, pagājušajā sezonā bija kaut kādi 44, un šozon, man liekas, viņam ir kaut kādi 36 vai kaut kāds. Nu, viņam ir jāmet grūtāki metieni, viņš varbūt izmet kaut ko bišķiņu vairāk, nekā, nu, viņam lielāka loma ir, kaut kāda lielāka atbilde, varbūt lielāks tāds, kā saka, arī no pretinieku puses kaut kāds, jā, un viņš vairs nemet tik labi. Kaut gan ir spēles, kad viņš tiešām samet, bet ir mači, kad viņš uzbrūk, teiksim, daudz un, teiksim, tāpat tukšo. Bet viņam arī dažreiz epizodēs, ka patīk to hero bolu paspēlēt. Jā, nu tā, un... Nu, Rekur īstenībā mēs tagad skatāmies tos highlights un par tām Gunteru pieminētajām sastāvu problēmām. Nu, tur iepriekš bija mirklis, kur laukumā reizē bija gan Honorāls Bitims, gan arī Meteģans Birsens. Nu, viņiem Bitims ir B sākuma piecinieks, kur visi 5 spēlētāji uz burtu. Bitims varbūt vēl kaut kādā veidā varētu tikt pie kaut kādām minūtēm, bet nu, Birsens Eirolīgā nu, faktiski nekad nav spēlējis un vispār bijis pieteikumā, un tagad viņam pēkšņi ir jāspēlē kā tur vienam no vadošajiem 4. numuriem. Tā kā es domāju, ka tas varbūt arī ir tāds galvenais iemesls tām Fener neveiksmēm pēdējā laikā. Nu, labi, nu, es domāju, ir vājuma brīdis, bet tā globāli es vēl laikam nesatrauktos. Sešniekā viņi paliks visticamāk. Nu, labi, ne, tā tabula ir tik blīva, ka par 4 nevar teikt tik stabili, bet playoffā katrā ziņā būs tā komanda. Noteikti. Tur 4, jā, tur reti blīva situācija, bet vēl jau ir Hapelam pa 1 spēli mazāk. Viņi kaut kad izspēlēs, viņi kaut kad vispār izrunās, kad viņi izspēlē. Viņam 3-3 ir. Pāriem 3-4, kam vēl Makabija 3-3 un labi, tur lejas galam kaut kas. Hapoelam ir noteikti zināms, kad ir tā spēle. Viņiem ir. Ja tad viņi tajā bariņā arī pie tā 4 skaisti ielien iekšā. Ja viņš jau bija 5. Nu, viņi tur tā arī nespēlē tik pārliecinoši pēdējā laikā. Viņi spēlē atkal tukšā Sofijas arēnā. Viņi Hapoelam ir, nu, viņiem nav viegls, viņiem ir 4 mači, ar Fener jāspēlē, viņiem ar Olimpiakos jāspēlē, ar Makabi jāspēlē, kam ļoti vajag uzvaru, nu, un ar Monako, kuriem it kā arī vajag, bet, nu, nezinu, vai vajag vai nevajag, tas ir tāds... 2. aprīlī ir Panathinaikos Hapoelam arī. Nu, redz, Panathinaikos tā ir tā 5. spēle, tā pārliktā. Tā kā Monako vēl nav sākuši maksāt naudas, ja? Ir viss Monako bija, bet ir samaksājuši, labi, treneris ir prom, kaut kas prom, viņi bija 9 spēlētāji. No Eirolīgā es neatceros, ka es pēdējo reizi redzējis 9 spēlētāju pieteikumā, tā kā pēdējā mačā. Nu, viņiem, starp citu, 9 spēlētāju pieteikumā ir 4 spēles pēc kārtas. Nu, lūk, tā kā viņiem tur ir arī liels problēmas. Un es pat domāju, ka visiem labāk būtu Eirolīgai kaut kādā ziņā vajadzētu kaut ko padarīt tā, lai Monako netiek tajos playoffos. Es domāju, ka viņi būs iekšā. Nu, par playoffiem es nezinu, playinos viņi būs iekšā. Un īstenībā tas ir man tā kā melnā zirdziņa piks, ka Monako būs play-offos, ka viņi play-iniem izbridīs cauri. Jo play-in spēlēs tev tāpat nevajag vairāk kā 9 spēlētāju rotāciju, un tie spēlētāji, kas tur ir palikuši, arī tas, ko viņi posto savos sociālajos tīklos, nu, viņiem ir tā attieksme, mēs pret visu pasauli, mēs pret visiem ļaunajiem. Mēs tie, kas esam palikuši tagad, mēs parādīsim jums visiem, ka mēs varam izdarīt. Mēs pret visiem tiem, kas mums nobanoja. Tieši tā. Īpašnieku bankas konts. Viņiem vēl komandā ir viens, kurš ir arī es pret visiem. Nu, jā, bet viņš tagad nespēlē. Viņam ir, kas viņam Hamidis Kotīs, Maiks Džeims. Pareizi. Viņš tagad arī bez viņa. Bet viņi 9 spēlētāju sastāvā, viņi ir zaudējuši tikai 1 spēli. Un, nu, tās spēles, nu, viņi īsti tā kā ar zobiem izkoš tās uzvaras. Viņi Olimpiakos uzvarēja, viņi Efes uzvarēja. Labi, Efes nav tā kā baigā mērā. Viņi vinēja Milāns Olimpi un Milānai. 10 punktiem zaudēja Panathinaikosam pēdējā spēlē. Nu, viņi tādu skrien, jā, šobrīd tāda, viņi spēlē, nu, tā kā viņiem it kā nebūtu tādas rītdienas. Nu, viņi paši skrien un met un pretiniekam, nu, tur 107 pret 97, nu, tāds arī nav gluži Eirolīgas basketbols, jā.
tāds ļoti, ļoti atklāts. Bet es nezinu, playoff sērijā to ar 9 spēlētājiem savukārt, es domāju, tur nekur tur vispār netiks. Jā, playoff sērijā es neredzu, bet ka viņi var playoffos jau tā jau parasti ir, ka visi ar tiem 7, 8 maksimums arī rotē. NBA, nezinu, Eirolīgā, man liekas, tomēr tev tur vairāk vajag. Un plus vēl, ja tev kaut kāds tas weekendā, tad tu tur var palaist tev kaut kādu otro, teiksim, tādi Grieķi, ja viņi tur palaiž Grieķijas čempionātā kaut kādu otro piecinieku, tos vietējos izspēlēt un turki. Es nezinu, kā tu tur var. Tas jau ar to. Varbūt, es nezinu, jāstāsta Francijas līgas kalendārs, varbūt viņi tur pauzu uztais kaut kādā weekendā. Viņi var izlaist to. Francijā ir tas U21 dublieru čempionāts. Viņi varbūt tos izlaiž. Kaut ko tur var tad lipināt. Labāk izstāstiet, kas notiek ar maniem favorītiem, ar Dubajas basketbolistiem. Labi, saprotu, ka viņi mājās nevar spēlēt, viņiem jāspēlē Belgradā. Viņiem ir ārkārtīgi. Nē, viņi Sarajevā spēlē Belgradā. Makabi, labi, šeit 2 komandas, kas Makabi Dubai, viņiem bez mājām spēlē. Ja? Grūti Dubajā. 3 zāģi 4 spēlēs. Pēdējās 4. Viņi ir ārā no top 10. Viņi tur visu laiku dzīvojas tūmāklā. Tagad ir bilants 17-16. Viņi ir 17. Jā, viņiem vairāk, Makabi ir paspēle mazāk. Jā. Monako ir 10. vietā ar bilants 19-15, vai ne? Jā. Dubajai Bēdīgi. Ārkārtīgi sarežģīti, lai neteiktu vairāk aizsniegties līdz play-in spēlēm. Viņiem ir grūts tas atlikušais. Šī tendēja spēlēt tiešajiem konkurentiem. Tā kā turnīra tabulā vēl tuvāk komanda atrast nevar. Dubajai spēles ir ar Monako mājās, Žalgiris izbraukumā, FS mājās, Valencija mājās. Procentuāli kāda iespējamība, ka viņi ir play-inā? Super maz. 10-5. Es pat drīzāk uz Makabī liktu, ka viņi var kaut kur tur, jo viņiem ir tā spēle rezervē. Uzvar to spēli rezervē, viņi piedzena -1. Jā, drīzāk Makabī var izbojāt desmitnieku, bet tad viņiem ir jāizstumj ārā Monako, kas iet pret manu teoriju, ka Monako būs sezonas beigās, jo savukārt otrakam ir 19-15. Zvezdām. Un Zvezdai kalendārs ir negluži latests pretī palicis, bet nav tas pats sarežģītākais. Viņiem ir Partizans mājās, Parīze mājās, Asvels, Madrids Reāls. Es atkal skatos to, un viss ir slikti. Tad mēs skatīsimies tagad, ja play-inā tur, un varbūt pēc tam play-offā tiek Monako ar 9 spēlētājiem, vai mums būs play-inā, un play-inā varbūt tās Makabi un Dubai, kas spēlēs pie tukšām tribīnēm. Tā priekš Eirolīgas. Ļoti, ļoti. Labā slikti. ziņa ir, ja Makabi iekļūst play-inā, viņiem nav neviena mājas spēle. Viņi droši vien tiek kā 10. iekšā. Jā, bet, ja tu, teiksim, play-offā spēlē, tu spēlē tajā tad tu spēlē Sofijā, pustukšajā arēnā. Bet tik un tā, piemēram, Spānijā likumdošana paredz, ka pret Izraels komandām jāspēlē pie tukšām tribīnēm šobrīd. Tā kā viņi var pret Barcelonu uztrāpīt. Un man īstenībā liekas interesanti, ko darīs Eirolīga, ja mums izveidojās situācija, kur, šobrīd skatoties tabulā var sanākt tā, ka ir, piemēram, kāda no Izraels komandām spēlē pret Fener. Feners ir visu sezonu kā pirmie cīnījušies, lai dabūtu sev mājas spēļu priekšrocību, un iepriekšējās sezonās viņi nav spēlējuši pret Turcijas komandām mājas spēles Turcijā. Viņi pat ir Rīgā spēlējuši, vai Paņevežā, vai vispār jebkur citur, bet ne Stambulā. Es domāju, ka tad arī tā playoff sērija tiks aizvadīta. Ja mums sanāk Fenerbahče Hapoel, tad kaut kur neitrālajā. Belgradā. Kaut kur negodīgi no vienas puses. Nē, tāpēc es saku, manuprāt, tas varbūt nav šodienas tēma, bet tāda. Bet kopā, manuprāt, Eirolīga ar visu šito paplašināšanos uz tiem tuvajiem austrumiem, viņi savu reāli, tā jau ir tāda 2 konferences jātaisa. Viena ir Eiropas konference un viena mums ir vidējo austrumu tur un kaut kāda konference, jo, Uz to varbūt arī iet. Lai tur, kā, Es redzēju agrāk vienu citu bildīti ar iespējamajām konferencēm, ka tur vēl dažas citas komandas pievienojās. Tās tuvajiem austrumiem, bet no austrumiem. Jā, tur tā ir sava, bet tur godīgi sakot, tā jau arī tas viss arī tur būtu, ja tu tagad noņemtu to, piemēram, veco Eiropu, tur, piemēram, nost, kas varbūt tās tur turās kaut kādā ziņā pretī, tur lietuvieti, kas pirms tam bija līgas tur vadībā, ja. Bišķiņ vēl vairāk iedos kaut kādu to teikšanu tur naudas turētājiem, ja tajos tur Dubajās un vēl kaut kur, un kur aiz kuriem stāv tur Sērbi un vispārējais. Un tā arī būs mums vēl sarkanās zvaigznes atpakaļ kaut kāds. Nesen bija tā Nacionālajai basketbola asociācijai lielā ģenerālmenedžera tikšanās, kur daudz jautājumus lēma, un viens no tematiem, ko paprasīja komisāram NBA, bija arī par to NBA Eiropas plānu, un
tur pēdējās ziņas ir, ka mēģinās ar Eirolīgu rast risinājumu, un arī pat Eirolīga saka, ar lielāko prieku iet kopā ar NBA. Un tad tur varētu būt tā Eiropā spēcīgākā 24 komandu līga. Kas ir tās 24 komandas? Jā, nu, visticamāk, ka Kas ar Final Eirolīga Four čempioni. Atēnās. Šogad būs Atēnās, Un cik ilgi vēl šāds formāts ar Final Four? kamēr Eirolīga pastāvēs. Kamēr NBA nenāks Jūs un esat Final Four formātu pretinieki. Jā? Es, jā. Esmu pretinieks, jā. Jā, tu esi Nē, sabiedrotais. es tikai es biju uz 2 Final Fouriem, un tad es tā kā sapratu. Balī droši vien tur ir Savs forši. Jā, skaits jā, tur ir, jā, jā. jā, ka tas ir tāds, visa Eiropa sabrauc kopā, tur viss arī basketbola cilvēki, viss tur normāls tusiņš notiekās. Un... tā kā NBA zvaigžņu spēles nedēļas nogala agrāk. Nē, nu kā, man par Ļoti šito, precīzi salīdzinājums. par šito kāds man arī tur teica, es neatceros. Nu, ka jā, ka tur ir tieši tā aizbrauc uz vietas, tur viss tā Eiropa sabrauc kopā. Tur Es tev varu pateikt televīzija. uzvārdu, kas to teica. Un- Tas bija Raimonds Zepsi. Viņam arī patīk tās balvas. varbūt, jā, bet tad no otras puses tu skaties, piemēram, teiksim, nu, tā ir viena spēle, 2 spēles, ja komandai, bet teiksim, tāds fināls sērija, piemēram, Fenerbahča spēlē pret Panathinaikos. Tas ir skaidrs, ka ir 7 izpārdotas spēles. Nu, vismaz 5, visas būs izpārdotas. Eirolīga it kā raustoties par TV reitingiem. Viņi saprot, ka būs izpārdots uz vietas, bet viņi, piemēram, spēlē 2 pusfinālā, spēlē Panathinaikos ar Olympiakos. Viņi baidoties, ka ārpus Grieķijas nevienam neinteresēšot, kas man liekas dīvaini. Es domāju, Man ka tie, liekas, kas ka seko dīvaini. basītim, Panathinaikos Olympiakos sēriju ar lielāko Maz prieku. Tie, kas Arī viņi. skatās Final Four, tic man, viņi skatīsies arī sēriju. Un tie, kas neskatās Final Four, viņi nestīsies ne sēriju, neko nestīsies. Nu tā. Nē, nu labi, es spēju iztēloties, ka kāds, kurš skatās Final Four finālu un pusfinālu spēles, ja ir sērija līdz 4 uzvarām, sērijas 3. maču var arī izlaist. Pie Nu, TV bet ekrāna. fināla spēle uzslēgs atkal. Nu, fināla spēle, protams, uzslēgs. Jā. Bet man liekas, Bet dīvaini, tas atrisināt to jautājumu, ka mums nav regulārās sezonas uzvarētājs 7 gadus vinnējis, tāpēc, ka es vienmēr saku, Final Four neuzvar stiprākā komanda. Uzvar veiksmīgākā komanda tajā nedēļas nogalē. jā. Sērijās, Basketbolā veiksmes faktors. nu kaut kādā ziņā, protams, Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, uz pagājušo Final Four, kas bija jābūt dabī, nu, gan abas finālistas īstenībā, gan Feneris, gan Monako, nu, viņi bija taktiski izcili sagatavojušies pret Grieķiem. Un abi grieķi bija atbraukuši tādā apmēram, nu, mēs te nodominējām regulāro sezonu, un mums neko Tāpat jaunu arī te nav pusfinālā, jāgatavo. jā. Un rekur gan Šāras, gan Spanuls viņi sagatavoja, nu, tiešām taktiski. Tur tagad nenosaukšu varbūt konkrētas detaļas, bet viņi bija taktiski, nu, tā, ka līdz Un sagatavoja pēdējiem vienai spēlē, sagatavojušies. nevis sērijai, jo visu sēriju Jā, skaidrs, ka viņi nevarētu vienai tā spēlē, spēlēt. un tad, attiecīgi, arī, manuprāt, teorijā uz papīra viņi bija 2 labākās komandas tajā nedēļas nogalē. Bet, zini, Nu, kā tajā man nedēļas liekas, ka nogalē. tagad tev ir gara sezona, tu esi visu sezonu kāpājis, lai iet pēc titula. Tu esi nospēlējis, cik tur spēles, vai ne, sezonā? 38 jau, jā. spēles tagad jāspēlē. Tad tev ir playoff pirmā kārta, kur tev ir diezgan nopietni tomēr jāpārkāpā. Un tad tev ir tās... jā, Nu, tas es man tieši tas par moments, to, liekas, kad jā. tu ej uz to kulmināciju, nu tādu rīktīgi, ka tu noliec acis par tās, un tagad mēs izrēķināsimies. Vai ne? Labi, tu vienā spēlē var būt labāks, bet vai tur būtu 4 labāks. Tas Vai ir tu tā, vari kā iziet tu, līdz galam. tas ir tā, kā tu pirmo reizi sadiec savu mūža mīlestību. Tu aizēji uz randiņiem entos mēnešus, un tad ir tas viens vakars. Pirmais Tad ir. vakars. Un tu esi apprecējies. Gadās arī tā. Ir gadījies arī tā, ja? Gadījies arī tā. Labi, Eirolīgai pieķersimies pēc kāda laicina vēl klāt. Ejam, apskatāmies Must-See TV, kas mums tagad vispār tuvākajā laikā būs Eirokaus, un tad arī pie Čempionlīgas pieķersimies klāt. Tā, no Eirolīgas nokāpjam uz Eirokaus. Tā kā tagad atgādiniet vēlreiz, kāpj augšā no Eirokaus? Pēc komandas? papīriem joprojām, jā. kāpj, jā, viss kārtībā. Čempionam ir iespēja spēlēt Eirolīgā nākamajā sezonā. Ok, šeit mums ir 2 pāri Nu, Turcijas atklātais čempionāts Ar mazu Francijas komandu piedalās, pieaugumu, ja klāt, ok. Galvenais pāris, kam mēs sekojam līdz 3. un 8. datumā. Nu, es laikam, ja man būtu jāizvēlās viena spēle, kur skatīties, viens duels, kam sakot līdz tiešādē, un otrs, ko pēc tam pastīties atkārtojumā var spilgtākos momentus, un es skatos Turku pusfinālu. Laikam. Nu, es laikam arī piekrītu. Un starp citu, tie ceturtdaļfināli jau bija tādi ļoti, ļoti līdzīgi. Tur vairākas spēles, tur 1 punktu starpība, ja beidzās. Tā kā es domāju, ka vienīgi šeit ir sērija. Šitā te viņi spēlē Līdz 2 uzvarām. Līdz 2 uzvarām, ja, un tā kā, nu, jā. Laikam tāda pirmā reize pa ilgākiem laikiem Eirokausā, kad tiešām arī tādas principā 4 labākās regulārās sezonas komandas arī tika četrniekā.
iepriekšējās sezonās vienmēr bija tā formāta dēļ, vienmēr bija pa kādam pārsteigumam, bet tagad šeit redzējām, ka, piemēram, Turk Telekom, laikam. Turk Telekom izsita Hapoel, jā. Bet viņi tāpat bija pabeidz. diezgan tuvu, man liekas, regulārajā sezonā. Tā kā tie ir vienīgie, laikam, kas izstūma, un tur arī pēdējās sekundēs Kails Almens iemet uz uzvaru. Jā, bet Hapoel laikam, jā, ir tie, kas, pēc sastāvu liktos, ka četrniekā piederētos, bet nespēja iekļūt. Kā ir, tā ir. Un kas galvenais favorīts? Es domāju, ka tiešām jebkura no 4 komandām var uzvarēt. Jebkura no 4. Mēs skatāmies arī, ka tajā pirmajā grupu turnīrā, man liekas, nevienai komandai nebija mazāk pa 5 zaudējumiem. Tajā lielajā grupu turnīrā. Tā kā tas jau parāda, ka nav tādas komandas, kas tur vienkārši nodominē, to, ka viņas ir tā kā neievainojams. Tā kā es domāju, ka te būs interesants. Un tās sērijas var arī abas divas var tā kā, līdz trešajai spēlē nonākt. Un tā kā būs ko skatīties. Man liekas, vai ir kāda no 4 komandām, kur jums liekas diezgan skaidri, ja viņi izcīna uzvaru, pasaka Eirolīgai, nē? Es domāju, ka Franči ir vienīgie, kurus teiks, ka viņi varbūt bez tādām ambīcijām iet uz augšu. Man negribētos Eirolīgā atrasties finansiāls sloks, nav līdzstēja bāze vai kas tur nav. Līdzstēja bāze jau ir. Līdzstēja bāze jābūt. Visticamāk, tu nevēl. Es domāju, ka tu nevēl. Tas sastāvs nevēl, ka Eirolīga, viņiem ir krietni jāpalielina finansējums, lai varētu konkurēt Eirolīgā. Turkiem to bišķi vienkāršāk izdarīt. Jo ir... Arī mazāks birokrātiskais sloks kopumā, jo šajā sezonā jau tur bija tā situācija, kur Asvelu Eirolīga sodīja, tāpēc, ka viņi nevarēja izpildīt Eirolīgas tās prasības, bet viņi patiesībā nevarēja to pat, vai Francijā viņi nevarēja to darīt, jo tad viņi pārsniegt Francijā. Un tur tomēr tā birokrātija mazliet lielāka. Un Monako saņēma sodu no Francijas basketbola līgas par to, ka viņi pārsniedz. Un vēl tas, ka viņiem arī tomēr Francijas izlases treneris, kurš nebūtu potenciāli ieinteresēts strādāt Eirolīgā, jo viņam jāstrādā logos. Jā, bet par Turkiem es domāju, ka viņi vinē, viņas visas ir tādas ambiciozas komandas teiksim, tie turku klubi, arī, ja čempionātu pastāst, tur ir liela budžeta, tur ir tiešām tāds liela budžeta tām komandām, un tur ir iespaidīgi tie sastāvi nokomplektēti. Tā absolūti subjektīvi, un tikai tāpēc, ka man liekas, ka tā fanu bāze ir visiespaidīgākā Eirolīgā, laikam no šī četrnieku beši. Tur ir derbi uzreiz. Labi, Turkiem visur ir derbi, tur nav problēma. Anadolu Efes ir tāda komanda, kas gan pilnīgi visām citām Stambulas komandām tā spēle ar Anadolu Efes tā. Nebijis, jo tur nav futbola klāša apakšā. Visur citur ir futbols, Anadolu Efes nav futbola mārketinga projekts. Jā, bieži, kad to atskaties. Tu pieminēji Francijas izlases treneris. Uzreiz atcerējos Francija, tad Latvijas izlases treneris, kurš strādā Francijā, un paralēli klubs, kurš strādā Latvijas izlases. Vai Gailītim varētu būt ielikts punkts līgumā, ka ja viņam ir Eirolīgas piedāvājums, ka viņš atkāpjas no izlases? Vai viņš kaut ko tādu atļautos darīt? Nedomāju. Es domāju, ka Jānis neparakstīja tādu līgumu. Ka viņš drīkstētu atkāpties? Ka viņam iekļauts ir viņam labvēlīgs punkts? Ka ja viņam ir piedāvājums no Eirolīgas, ka viņš drīkst atkāpties no izlases? Kāpēc viņam jāatkāpjas? Jā, viņš varētu savienot. Es domāju, bet vai viņam klubs nebūtu tās, kurš pat teikt, Klau, draugs, tu varētu nākt pie mums, bet mums tā izlase tev nedara? Zin kā, klubs var pateikt, ka tu logo, mums tev vajag katru dienu, kad ir spēle, mums tev vajag, un tādā scenārijā varbūt sanāk tu izlaist kaut kādu spēli kā galvenajam trenerim. Tā varētu teorētiski notikt kvalifikācijā. Jā, tā ir bijis jau. Bet man liekas, ka pēc tā kalendāra ļoti reti, kad sanāk, ka tiešām Eirolīgas spēle ir tajā pašā dienā, kad arī FIBA kvalifikācijas spēle. Jo vienmēr arī banki paspēja ierasties, viņš vienkārši nav uz soliņa. Viņš ložā pasēdē. Viņš nav varbūt to nedēļu klāt, bet uz to pašu spēli viņš vienmēr ierodās. Es vienkārši vairāk domāju par to, ka, ja tev klubs piedāvā, ja tu neesi strādājis iepriekš Eirolīgā, ka klubs tev piedāvā to, ka būtu forši, bet tā kā nav līdz galam tas, ka tev domas dalās divās. Es neesmu dzirdējis, ka tāds gadījums būtu bijis. Es domāju, ka šobrīd tas visticamāk vēl nav aktuāls Jānim. Viņam dosim iespēju vēl to Francijas čempionātu pabeigt kaut kādu to ciklu ar to Latvijas izlasi, un varbūt tad nākamais jau kaut kāds tur līgums pie kaut kādas pagarināšanas un vēl kaut kur tad jā. Labi, ieliekam nākamo bildi iekšā, kas mums ir Champions League. Tas ir citi datumi nepareizi piefiksēja 31. marts un 3. aprīlis. Bet šeit gan viss ir skaisti un viss ir jauki. Čempionu līga. Kas ir Must See TV no šī?
Nē, nu rītas ir jāskatās, tāpēc, ka kaimiņi, ok. Es domāju, ka visi ir labi noteikti. Un arī te ir tā kā 2-2 uzvarām. Labi, ko tu skaties tiešraidē? Tev ir 19:32 spēles paralēli. Aiks, Siso Juventus. Es zinu, ko es skatos. Tev jākomentē. Jā. Šodien Tā arī nav problēma. Es no pirmā, Es laikam skatos Ajeku un Hoventudu skatos. Man tie spāņi kaut kā ir tā, tā Spānijas līga. Pirmkārt, mēs regulāri rādam un komentējam tā kā, kaut kā tuvāk. Tas nav heits pret viņu, tas ir vairāk tāds heits pret Nimburgu. Nimburga ir principā tā pati Čehijas valstsvienība, ko mēs redzējām rudenī ar pāris leģionāriem un tie vispieredzējušie čehu spēlētāji. Tāds, Čehijas basīšu flagmans. Es domāju, ka rītas komandai vajadzētu no tā pāri tā kā iet ārā. Vajadzētu, jā. Tikt pāri un pārējie, es domāju arī, tur Hoventudu Ajeks grūti pateikt. Es domāju, Unikahai vajadzētu pievinnēt Albu. Redzam, šodien atkal tas ir tās pāris komandas, kas ir no tā Hoventuds, kas iepriekšējās sezonas tur spēlē tajā Eirokausā un tagad ir uz Champions League pārnākuši. Un tad mēs redzam, Spāņi. 3 Spānijas komandas. Viņas, starp citu, es gribēju izcelt un paslavēt viņus. Viņiem bija jāuzvar Galatasaray izbraukumā pēdējā spēlē, lai iekļūtu šeit. Un Galatasaray nebija tā, ka 100% bija droši par to, ka var atļauties to spēli zaudēt. Tā kā rīts respekts. Jo, godīgi sakot, es domāju, ka arī paši Galatasaray labāk spēlētu pret Nimburgu, nevis Tenerife. Jā. Un, vēl ar savu laukumu priekšrocību. Tā kā tu rīts... Jo man pirms pēdējās kārtas man likās, ka netiks viņi vispār ārā no tās grupas. Neticēja tam scenārijam. Galatasaray var interesanti pazīt. Viņiem tur, principā, tur tikai leģionāri gan izvētajā pirmajā tur, desmitniekā ir klasiski jau tādi ar Eirolīgas pierakstiem, vēl pagājušās sezonas čempions, Makalum personā, kurim 38 gadi, bet viņš pagājušajā bija viens no svarīgākiem spēlētājiem Fenerbahčes, tur čempionu titla Eirolīgā. Kad pēdējo reizi Champions League neuzvarēja Spānijas komandu? Boloņas Virtus varētu būt. Viena no pirmajiem uzvarētājiem. Bet, principā, kaut kādus, man liekas, 6 gadus pēc kārtas diezgan droši ar Spāņu uzvarēšanu. Jā, San Pablo Burgos, Tenerife, Malaga. Šogad, manuprāt, ja man tā būtu šobrīd jāizliek bookmaker koeficienti, es teiktu, ka Spāņu vai nespāņu klubs ir, manuprāt, reālāk uz uzvaru čempionātā. Nespāņu klubs. Es domāju, ka uzvar nespāņu klubs. Bet Spāņi rīko Final Four. Apsveicu viņu. Pēdējo reizi Bonu vinēja 23. gadā. Pareiz, Bonu vinēja Hapoel 23. gadā, bet 5 reizes ir uzvarējuši, 6 reizes ir uzvarējuši Spānijas klubu. Es domāju, ka šogad Spāņi neuzvarēs. Uz ko tu liec? Vienkārši dar 6 citas komandas. 5. Es domāju, ka Galatasaray uzvarēs Tenerife jau tagad. Un Ajax uzvarēs Hoventudu. Un es domāju, ka Final Four iekļūs tikai Malagas Unikah. Un Final Four ir Final Four. Par to būs ļoti bēdīgi tad Champions League vadība. Protams. Atkal Champions League ir kaut ko paņēmusi no Eirolīgas, bet ne to labāko. Jā, tā atkal play-offi, ceturdaļfināls ir sērija, pusfināls ir sērija un fināls... Nē, bet pagaidi, fināls ir... Nē, viņiem ir Final Fours Badalonā. Tad rekur, jā. Kāpēc kā bišķiņ sačakarēt, jā, visu, teiksim, to uztaisīt, nokopēt. Labi, bookmakeri katrā ziņā līdzīgākais duels ir Juventuds ar Hoventuds. Hoventuds ar Ajaku, jā? Jā. Tā kā tā ir 1,6 pret 2,22. Tas tā īsumā. Labi, vēl uz noslēgumu gribēju vienu spēlīt piedāvāt jums izspēlēt. Okay. Mēs pa Eirolīgu bijām iesākuši runāt. Tu galvenais Es neskatos. Es zinu tevi. Pavisam vienkārši spēlīt. Jūs iesiet uz apli, un jums būs jānosauc no jaunākā, un tad uz vecāku čempionu Eirolīgā. Es sākšu. Tu sāksi, jo tu zini, ka tu teiksi tālu netiks. Līdz tiem 2000. gadam tiekam, ja tiekam. Cik kļūdas tu mums atkārt? Katram, jūs visiem kopā ir 3 kļūdas. Katrs vienreiz var kļūdīties, vai viens 3 reizes kļūdās, un tad 4. kļūda ir dana. Jā? Fine. Fenerbahča uzvarēja pagājušajā gadā. Grandios minējums, jā. Panathinaikos. Labi. Madrids Reāls. Ok. Bļāmens. Vai tādi pie tevis nodāca?
Tātad Jā. Feners, Panathinaikos, Reāli. Tas bija pēdējais. 22. gads mēs Pēdējais Ataman tituls ar Efes. Es teikšu Efes. Tie savu kolēģi jau māja tur ar galvu. Efes, pēc tam atkal Efes. Nē, Paga- 2 gadi bija Efesam tikai. Pagaid, jūs te pēc kārtas. 22. gads Efes. Labi, 21. 21. Efes. Efes, ļoti labi. Tad sanāk 19. 20. gadā nav čempiona. 19. nebija Covid bija CSKA. čempions. Tā 19. Jā, precīzi. CSKA, jā. Ir. 18. gads Nu jau paliek skarbāk. Pablo Laso un Madrids Reāli. Jo, 18. gads ir Real Madrid. 17. gads Žeļko un Fenerbahčs. Wow, precīzi, laižam tālāk. 16. gads atkal nebija Madrid. Nē, nebija gan pirmais straiks. Nē, nav, viņš nepateica. Viņš nepateica. Viņš jautāja. Nedod. Labi, Nedod. ok. 16. gads. 16. gads. Tu esi tikko pabeidz bērnu dārzu. Nē, es 9. klasi pabeidzu tieši. Es jūtos labi, jo Kuru es zinu kompāniju? 15. Es gadu. zinu 16. gadu. 16. es nezinu, es zinu 15. Es 16. neatceros. Es sakoncentrējos uz 15. un to es zinu sev. Pasties, jūs esat Tie tikuši līdz nebija 16. grieķi. Nu, kaut kādā ziņā. Tad tev bija. jāsaka. Nu šauj. Šauj vienkārši. Feners. 16. gadā Feners nebija. Tur bija grieķi, galvenais Nu, kas treneris Maskavas CSKA. Pagaid. Atkal. Man ir, es Tev pārēju uz bija jāiet 16. tālāk. Jā. Nē, 16. Kristians nošauja garām, tev Jā. 15. Nē, jāsaka. viņam ir jāsaka 16. Jūs tik tālu jūs tiksiet. Jā. Jūs varbūt atsāsieties. Es zinu 15. Es 100% zinu 15. Tev jāsaka 16. 16. gads. Stulbi, ne? Tā, labi. Mēs varam Olimpijakos paiet kaut kad uzvarēja ar printēžu uzvaras metienu, bet man nešķiet, ka tas bija 16. Straiks viens ir bijis. 12. Pagaid, gads. mēs tikko kā. Fenerbahčs uzvarēja 17. Kas uzvarēja pirms Fener? Pirms Fener un Obradoviča. Pats Ciskai bija tikai viens tituls. Ciska? Nē, pagaidi. Jā, viens. Es vispār, man nav 16. Iekadrējiet tūpādā tagad jaunā. Labi, Viņš es zina. varu viņiem paprasīt, vai 16. Gads ir tas gads, kad Žalgiris paņēma bronzu. Es pa bronzu nezinu, kam interesē, Nē, kurš nē, paņēma nē, bronzu. nē, Kas nē, par- Nē, es Nē. varu nosaukt 3. 4. Nosauc, vietu. lūdzu. Hintiņš, ja? Jā. Tur bija Lokomotiv Kuban un Baskonija Saski. Ho, 16. Tu zini gads. 16. Es zinu, Tad viss labi, tad es varu šaut ārā ar Antomu minējumu. Un man liekas, ka 2016. gadā par Eirolīgas čempioniem Velk. kļuva. Man nav ne mazākās nojausmas, bļāviens. Tie nē. Nu, sauc. CSKA. Jā! CSKA, Nando de Izlīd, Colo. jums ir viens straiks tikai. Man tie tev grieķi samulsi. Nu, es teicu, grieķu treneris. Nu, i tu nokēlam. Un es Ok. jau pateicu, 15, CSKA, es domāju, ka tos mums 15. ir vienkāršākais. tiesnesis palaid garām šito. 15. gads Madrid. Jā, Madride. 14. jau tālākajam. 14. tas ir, tur Baskonī bija Final Four, vai ne? Jā, es varu pateikt, Final Fourā. Baskonī Nē, bija. nebija gan. Lūdzu, Nē. 14. 14. gadā 13. Baskonī nebija. Baskonī bija 16. 14. gadā bija Barcelona, viena no komandām, kas ir Final Four, bet viņi nevinēja. Hintiņš. Jūs tur so tālu ejam. 14. gadu, man liekas, es arī zinu. Es pat zinu, kas un kā notika. Tie nav, Jo tie ikonisks Makabī vinēja pirms tam. Grieķi arī, man liekas, ka nē. Nu, jau skarbēs aiziet, ne? 14. gads. Kas to vairs atcerās? Tā Kristiāns vēl stabili. Iedomājos, viņš kurā klasē mācās. Nē, es tad Nu, labi, plus kad mīnus tas skatīties. labākais laiks, ka vispār skatīties. Teļuku bija. Cik mums ir vēl kļūdas Nē, man pieejams? divas. jūg vienkārši Nu, tie daudz. gadi, jo tur bija kaut kad gan divreiz Makabī, tad tur bija tas 12. gads bija Olimpijakos CSKA, tad bija, jūs sakat Makabī 14. gads? Tu tev ir Labi, 14. lai iet Makabī 14. Ir Televīzijas Makabī Madridi vinēja overtājumā 98, 86. 2013. gads Barcelonas noslēdzošais Eirolīgas tituls ar Čaviju Paskvālu pie stūres. 13. gads? Jā. Nav? Barcelona bija 4. Wow, labi. Tad Nu, ir es teicu straiks, Barcelonas, ja? kļūdījos. Straiks. Otrais Mums, straiks. pēdējā 13. arī diena. Makabī vinēja. Viņam bija back to 13. back. Back to backs. Nē? Nē. Makabī bija back to backs.
Jā, bet tas bija sanāk. Tad viss mēs esam izšaugāts 13. pagājušajā. Tā kā patās, tu Makabī. Jā. No jums pēdējais, viss jums pēdējais. 3 strēki bija, 4. kļūda. Jā, 4. un kad mēs beidzam. Bet mēs esam tikuši diezgan tālu. Jūs esat tikuši diezgan tālu. 13. gads jānās. Kristiāna, tu nevari kļūt, mēs vairs kļūdīt. 13. gads, vai tik tas nebija panāts? Nē, te arī mēs beidzām. Olimpijakos back-to-back bija 12. gads, 13. gads. Un Panathinaikos bija 11. gads. Tur bija 3 gadi pēc kārtas Grieķiem. Pirms tam tur bija Barcelona, Panathinaikos. Man attaisnojums ir, es Eirolīgu komentēju no 15. Es komentēju no Makabī Dublīns. 17. tāpēc arī es tiku tālāk nekā. Makabī Dublīns bija 2, tas ir 10 gadus pirms tāda 14. gada titula bija. 4. un 5. gads. Tad bija Makabī 14. 13, 12 bija Olimpijakos. Ja? Kurš tad? 13, 12 bija Olimpijakos. Jā, 12, 13 Olimpijakos. 11 bija Panathinaikos, tad ir Barcelona, Panathinaikos, Cīska, Panathinaikos, Cīska, Makabī, Barcelona, Panathinaikos. Labi, te mēs kaut kur būtu iesprūduši. Tur jābūt aizgājuši. Bet respekt diezgan tālu tikāt. Respekt. Īstenībā pat... Es nebiju gaidījis, ka tālu tiksiet tik godīgi. Es arī ne. Uz visiem kopā. Jā. 2 teikumos gribu par Latvijas Igaunijas līgas tā jūt. Es jūtu tevi sajūtu. Jā, vienkārši viņš tāds Latvijas basketbola fans, es vienkārši pēdējos mēnešos neatpazīstu vairāk, godīgi. Nē, tas, ko par Latvijas profesionālajām sporta līgām, labi, tas nav par basketbolu, bet man patīk pirmā pusfināla spēle VF Valmiera. Labs playoff kapiņš, zema kvalitāte, daudz kļūdas, daudz emocijas, tehniskās pa labi, pa kreisi. Tas ir tas basīts, ko es gribu skatīties. Smuki bija parādīts. Un, es domāju, ka tā spēle aizvēl, ka Valmiera uzvarēs Valmierā. Un mums būs monētiņa Olimpiskajā centrā Rīgā, kur es domāju, ka beigās tomēr Vefs uzvarēs. Man liekas, liels tas Hofman faktors. Grūti ar viņu apturēšanu. Domā zem groza. Fiziski ļoti iespējīgs. Tāds Šakils un Nīls tāds Latvijas savā 16 rebīšs pēdējā spēlē un sodiņos aizmet 1-12. Jā. Vai pat 1-13. Šaks, Latvijas šaks. Normāli. Pēlīgi normāli. Vienu iemet. Ko jūs piesienaties? Uz nulles būtu palicis reti kaut ko ņirgāties. Bet Valmierai grūti ar viņu tik galā. Varbūt treneris Vecvakars izdomās, kā viņu nogurdināt tik ļoti dragātu vienu pikanrolu pēc otru caur viņu uzbrukumā. Bet viņš nenāk ārā. Viņi ar tiem malējiem aizsargiem uzreiz slēdzās klāt. Tā izvilkšana arī tik ļoti tur nestrādā uz viņu. Labs sastāvs, ko viņi ir labi sastāvu papildinājuši uz izslēgšanas spēlēm. Domāju, ka sastāvs viņiem ir tagad sezonas beigās labāks nekā viņiem bija sezonas sākumā, ka viņiem bija Eirokaus spēle, Čempionu līgas spēles. Šie leģionāri izstās pārliecinošāk. Viņiem te jau, neatceros, kurš jau te kaut kur te jau bišķi pasmējās. Beidzot ir tās Čempionu līgas arī nokomplektēts tas sastāvs, bet bišķi pa vēlu. Tā kā jā, es domāju, ka viņi ir... Normāls Čempionu līgas play-offiem. Jā, viss ir tādā ziņā. Apsveicam mūsu arī komentēšanas kolēģi Mārtiņu ar labu pusfinālu sākumu. Starp citu, Kaspars Vecvagars arī ir komentējis. Tagad vairs netika aktīvi, bet... Ne šeit, ne pie mums, bet viņš ir komentējis, man liekas, Latvijas televīzijā spēles un man liekas, vēl kaut kāds Spānijas čempionāts, ka tik viņš komentēs. Tas tā vienkārši, ka divas basketbola balsas tiekas. Es varu pielikt punktu ar vienkārši Latvijas sportu, jo es atcerējos. Bet tādā ātrā. Tā tad par TV3 sportziņām tas ir. Man brālis pateica, ko nekad vairs nedrīkst darīt. Ne es, ne tu, Tom. Jo lielākā antireklāma. Jo viņš man teica, ka vēl lielākā antireklāma Latvijas hokeja čempionātam nav iespējams uztaisīt. Kad tu sākumā uztaisi ziņu par NHL, tev aiziet NHL highlights, un pēc tam tu turpini ar Latvijas čempionātu, kur tev aiziet Latvijas čempionāta highlights. Es tā piedomāju. Ar basketbolu sakarā. Pie basketbola arī, kad Latvijas un NBA mēs neliekam vienu pēc otru. Bet Liepājās hoķi bija vairāk kā 2000 cilvēku. Tā kā respekt, tas gan. Labi. Kungi, paldies, ka bijāt klāt. Pēc 2 nedēļām mēs tiekamies vēlreiz. Kas mums NBA playoff būs sākšies? Eirolīgas būs pēdējā kārta. Mums pēdējā rādījuma. Tā kā mums būs tāda, es domāju, varēsim paskatīties, ko mēs esam šodien sarunājuši un kas no tā ir piepildījies un kaut kāds varbūt jau varēsim prognozīt pat tālāko Eirolīgā. Mums nevajadzēja pateikt par tiem
cilvēkiem, lai viņi abonē mūsu kanālu. Ja? Abonēt. Jo citādi ļoti daudz tūkstoši skatās, bet neviens neabonē. Bet tie ir tādi slinki. Un varbūt, kad ja jūs to abonēsiet to kanālu, varbūt, ka jūs arī kaut ko no mums dabūsiet pēc kaut kāda laika. Otrs, Jonāns, iespējams, jūs kādu sveicienu uzrakstīs kādam. Jūs varbūt var paveikties. Mums vadība teica, ka mēs tos cilvēkus kaut kā atalgosim. Jā, kaut kāds konkursiņu uztaisīsim. Bet mums vajag savākt. Mums ir šobrīd, skatos, 495 abonenti. Opa. Paldies tiem, kas ir un nekautrējās piespiest to abonēt podziņu. Tie pārējie 6, 7, 10 tūkstoši pat, kas mums ir skatījušies. 15, man liekas, pat jau bija pirmā epizode. Basīši cilvēki, pasties, cik viņi ir izrādās. Nu, daudz. Vairāk nekā mēs domājām. Ja godīgi, tad jā. Jā. Labi, paldies, ka skatāties, ielaikojam, padalāmies ar citiem. Un sastīklos arī mazie izgriezums. Atcerieties, bez rupjībām. Komentāros uzrakstāt jautājumus, ko jūs gribat, lai pēc 2 nedēļām mēs šeit pie galda apspriežam. Es zinu, ka pirms tam tas nebija jautājums, tas bija uzdevums Kristiānam uzspļaut virsū. Bet, to slēdzam ārā, kāpēc? Čau, čau visiem!